Viens paslēpties cilvēks. Jā, tad mēs to nedarām. Mēs sēžam uzmanīgi. Mēs aizējam uz bārdiņu, kas atrodas pašā apakšā. Mēs aizējam mierīgi nopērkam bārdiņus, aizējam ieliekam. Tad mēs esam salikt bārdiņus, mēs varam redzēt, kas notiek apkārt. Mēs varam droši veikt šo pirmo manevru, ko es rādīju spiešanu. Mēs sitam miņomus un virzamies uz pretinieku torni. Kā mēs esam pie tornīša, mēs tornīti mēģinām nogalināt. Tā, tas ir pirmais, ļoti vienkāršais, primitīvākais veids. Tad agresīva spēle, bet atceramies, ka bez vārdiņiem nē, savādāk mums sanāks spīdošana. To mēs ļoti negribēsim. Tā, mums ir vēl viens veids, kā mēs varētu spēlēt. Šeit atkal atzīmējam, ka mums ir viens pretinieks, mums nav vārdu. Ja? Mēs jūtam, ka pretinieks ir spēcīgs pretinieks, un mēs jau nevaram tā vienkārši iet virsū. Mēs sēžam aizsardzībā savu torni, ja? un lai viņš nevar prom. Ja? Un mēs tagad sēžam, un mēs esam mums pretinieks spiež uz mums pret mums. Baigi. Uzvilcies, un mēs sēžam šeit pie paša torniša, viņš nenāks klāts, viņam ir bail. Viņš zina, ka ja viņš pienāks, viņam būs slikti. Un tad vai ne? Tu sēdi, un tu skaties, ka tev reku šitas te, viņš virzās pie tevis. Un tajā brīdī tu sagatavojies. Tu nevari tā vienkārši, lai viņš tur izdara visu darbu. Ja? Un tad tev vienkārši jāsēž. Tā mēs nespēlēsim. Mēs morāli sēžam pie datoriņa, sākoncentrējamies, nodaramies urā, uzvalkamies un virzamies pretējā virzienā. Tad mēģinām viņu saķert kaut kur pa vidu tā, lai viņš nevar aizmūt. Šis te pievildzīsies no otras puses, un mēs uzvaram. Un atkal, kā mēs esam uzvarējuši, mēs spiežam virsū uz tornīti, nosakam tornīti uzvaram. Un galvenais ir atcerēties, ka, jāpalīdz sadarbiem, jāvārdo savādāk tā būs spīdošana. Paldies, šādi arī noslēgsim mūsu vakarā pirmo sēriju. Ja vēlaties vēl uzzināt par spīdošanu un kā to nedarīt, klausieties mūs vēl atlāk.